Aigit, šodien mums raidījumā ļoti piņķerīgs uzdevums. Jā. Mēs pārveidosim bērnistabu, bet nevis vienkārši bērnistabu, bet bērnistabu, kurā jāsadzīvo ir brālim un māsai. Vai tu esi dalījusi istabu bērnībā? Nē, man bija tā privileģija, ka man bija istaba vienai pašai. Laimīgā. Jā, un tev? Es dzīvoju kopā ar brāli vienā istabā. Māsām bija sava. Kā mums, protams, izdosies visu to apvienot un sadalīt zonas, to mēs, protams, raidījuma beigās redzēsim. Bet tagad mēs dosimies iepazīties ar ģimeni, bet pa to laiku jūs apskatieties, kā mums ir gājis ar bērnistabām iepriekšējās sezonās. Mani sauc Artis. Es esmu Anna. Dzīvojam mēs šeit aizpatē 4 cilvēku ģimene. Mēs ar vīru, dēls Kārlis un meita Lauma. Mēs abi strādājam meža nozarē, mežinieki esam. Pieteicām bērnistabu, jo patreiz bērnistabā dzīvo tikai Kārlis, bet tā kā Laumai tulīt būs 4 gadi, Laumai ir laiks no mūsu guļamistabas pārcelties uz brāļa istabu. Es došos aiztabu. Bet viņš man kaitinā. Viņa runā pa nakti. Noteikti Kārļa istabā vajadzētu būt rakstām galdam, kur viņam salikt visas savas mācību lietas. Drēvju skapis un rotaļlietām kaut kādu vietiņu. Māsa ir liela māja un vajadzētu tai arī kaut kur vietu. Noteikti būs pārsteigums, jo skatoties iepriekšējos raidījumus, vienmēr viss ir pārsteigts. Mēs jau to jubilejas sezonu izjūtam jau tā, ka ir atvērts Liepājas Ikejā, kas jau mums ir liels pluss. Esiet sveicināti! Mums prieks atbraukt uz Aizputi. Jūs pieteicāt bērnistabu, pareizi, jā? Jā. Kādas ir tās vīzijas un domas? Tas, kas viņam nedara uz doto brīdi, droši vien ir tas rakstām galda daļa. Ka viņš vairs normāli nevar pie rakstām galda pasēdēt, jo uz rakstām galda ir skapīši. Sitās galvu pret skapīšiem. Katru reizi, kad tu celies augšā? Bišķiņ. Laumiņ, ko tu gribētu šajā jaunajā istabā? Šitā bruņu rupucīšu. Bruņu rupucīšu tu gribētu, jā? Īstu. Īstu. Jā, īstu. Mēs iesim skatīties, kā tur izskatās šobrīd, un lūkosim, ko varam palīdzēt. Jā. Šis izskatās pēc tā skapīša. Pēc tā. Pēc tā. Es gribu izmēģināt tagad. Tur tiek daudzīta galva. Tā. Nu labi, es esmu mazliet tomēr lielāka augumā, bet jebkurā gadījumā man izskatās, ka šeit varētu būt, ka ir saskaitīts, cik reizes ir atsists galva. Jācer, ka tās strīpiņas ir gada laikā, nevis nedēļas laikā. Te noteikti kaut kas būs ar skapjiem, plauktiem, jo šī te niša jau apmēram kliedz pati. Te būs skapīs. Jā, tāds visdrīzāk līdz griestiem. Skaidrs, ka zonējums šeit ir izteikti svarīgs. Es domāju, ka tas arī ir iemesls, kāpēc ģimene ir pasaukusi mūsu. Jo šobrīd es nevaru redzēt, kā šo telpu varam mēs atrisināt. Bet dizaineris zinās, viņas meklēs labāko risinājumu. Mēs tikai varam vēlēt veiksmi. Un dizaineriem, protams, ir jāzina budžets. Laiks izlozai. Vai mamma uzticēs dēlam veikt izlozi, vai jūs kolektīvi, kā ir? Nē, es ļaušu Kārlim izvēlēties. Jā? Jā, tomēr viņa istaba. Kuru krāsu tu izvēlies? Dzeltenu. Dzelteno. Labi. Forša krāsa. Lieliski izvēle. Es tevi apsveicu. Tagad ar šo te čeku es došos pie dizaineris, un viņi ķerās klāt darbam.
Nu, čemodāns ir. Čemodāns ir. Mantiņas ir. Atslēgas arī jums ir, ko man atdot? Jā, Es atņemu atslēgas. Lūdzu. Jums ir, kur palikt, jā, es ceru? Ir. Tad mēs mierīgi sirdi dodamies uzlabot jūsu istabu. Un jūs varat droši Mēs dosimies atpūsties. Labi, čau, atā. Čau, atā. Mūsu šīs epizodes dizainere ir Sintija, kur tūlīt piedzīvos debiju raidījumā Manas mājas ar IKEA. Uzdevums gana interesants, bet es ticu, ka viņai izdosies. Čau! Es tevi apsveicu ar debiju! Veiks! Klau, nu tev uzdevums gana interesants. Vienā telpā puika un meitene. Noteikti pirmais jāņem vērā, kāda ir vecuma starpība. Ja vecuma starpība ir neliela, tad viņas var vairāk komplektēt vienā stūrī. Bet, ja piemēram vecuma starpība ir lielāka, tad noteikti es ieteiktu istabu zonēt. Tev te ir arī noskaņu kolāži izveidoti, jā? Man pamatkrāsa rozā un zila, un kā vienojošo krāsu es izvēlējos dzelteno saulaino. Ienākot istabā, viņi uzreiz zina, kur puse ir viņu. Un arī, ja ienāks draugi vai jebkas cits, zina uzreiz, tā ir māsas puse, tā ir mana puse. Šeit ļoti labi var redzēt, kā telpa tiek sadalīta divos zonējumos. Ja mēs paskatītos citādāk, tad telpa īsumā dalīja 3 stūros. Tad 3 stūrs veidojās šādi, un platākā daļa ir zona. Tad šī zona, platākā daļa ir puiku zona. Šīs varētu būt kopīgas. Tāpat arī meitenē 3 stūra zona šeit, platākā ir viņas zona, un šaurākā ir kopīgā zona. Es redzu, te ir diezgan daudz skapju. Jā, jo telpa ir maziņa un vajadzības ir daudz. Kā jau bērniem, tad es izveidoju katram bērnam savu skapju zonu, tad katram bērnam ir savs skapis. Šeit var redzēt, kā esmu atdalījis tieši meitenes stūrīti, un ļoti labi var redzēt, kāda viņai tā glabāšana un kā izstās 2 skapji. Tā kā stūrītis ir maziņš, es ļoti vēlējos viņai izveidot ērtu glabāturi, un tāpēc es izmantoju mazās kastītes šeit. Šeit ir ļoti forša vietiņa, kur var izmantot kā nakts galdiņu, nolikt krūzīti. Tāda grāmatiņa varbūt tur nolikt, kas tikko lasīt ir un tā. Mazā naktslampiņa varbūt var ievietot šeit, ir izvelkamās kastes, kurām ir puspacelts vārds. Viņš tā kā pusi paceļās, viņa pusi kastu izvelk, un viņi tiek klāt mantiņām. Un šis jau ir attiecīgi kā bračkas zona varētu veidot. Jā, mēs atnākot iekšā uzreiz var nolikt somu. Man arī ļoti patīk ideja par trofastu plauktiņam. Tur šobrīd ir ielikts kastītes, bet puika kastītes var izņemt ārā un atstāt vienkārši kā plauktiņus. Un galds jau tāds nopietnāks mācībām. Jā, mācībām ir ļoti daudz visādas organizācijas, jo puikam arī ļoti patīk zīmēt, un viņš ir radošs, un līdz ar to viņš var visu savu stūrīti izveidot tieši tādu, kādu viņš sev vēlās. Es redzu, šeit ir daudzi risinājumi, daudzi veiksmīgi paņēmieni, kā padarīt bērnu ikdienu daudz tādu ergonomiskāku, jaukāku, un man interesētu tos apskatīt dzīvē. Viņi taču te veikalā ir, vai ne? Jā. Es tev vēlējos parādīt vienu ļoti lielisku gultu, kurai ir daudz variāciju. Viena no variācijām ir tā, ka mums ir gulta ar apakšā ar glabātuli, ar atvilknītēm. Te var paslēpt, spēlēt, cik daudz vietas ir šeit. Galgali var likt gan vienā, gan otrā pusē. Tādējādi atvilkums var pielāgot, vai plauktiņš būtu nepieciešams tajā pusē, vai atvilkums tajā. Šo mēs varam mainīt. Kas ir situācijā, ja man nevajag tās atvilknes? Mēs varam paņemt gultas rāmi, apakša mums paliek tukša, un mēs ņemam šādu ten modelīti. Viņš pārdodās viens gabalā, mēs varam ievietot apakšā veselus 3. Viņš ir uz ritenīšiem, viņi var iestumt iekšā un izstumt ārā. Viņi var izmantot kā sēžamo, kā mazo galdiņu, papildus glabātu. Iespējams, jums ir vajadzīgs 2 atvilknītes, jums paliek 3. vietiņa brīva, mēs varam ielikt arī papildus matracīti, kurš ir salocītā veidā, iestumt tos iekšā tukšajā vietiņā, un arī draugs var palikt par nakti. Jāizspēlējās, tā teikt, vai ne? Un principā, ja zem gultas nebūtu atvilknes, bet būtu 2 šādi un 1 šāds, tad principā sanāk 2 galdiņi, pat kur apsēsties. Jā. Te vispār vesela iedzīve sanāk. Šis ir Trofast bērnu istabas iekārta. Viņai ir daudz dažādi modeļi, sākot ar krāsām. Viņai ir pelēks, balts un ir priede. Dabīga koka. Jā. Sanāk tā, ka pilnīgi visas komplektācijas variācijas tad ir iespējams 3 krāsās. Un te, protams, kā vien sirds patīk, ko mums ir dažādi veidi materiāli un izmēri
kastītes, ir plasmasiņš, ir metāliņš, kas ir groziņa veida, ir arī ļoti jauks organizators mazākiem sīkumiem, ko mēs varam izņemt, pārvietot. Jā, ir jaunums, ir šāds plauktiņš, ko var izņemt, un viņi var izvietot kādā augstumā vēlamies. Līdz ar to mēs iegūstam gan glabāšanu ar kastēm, gan arī plauktiņu, piemēram, grāmatām. Bērns var izvēlēties, viņam pēc pusgadu laikā mainās mantas, un viņš var viņu pielāgot savām jaunajām mantām. Dzimšanas dienā uzdāvina kaut kādu garāku raķeti vai vēl kaut ko. Nevar ielikt kastē, nopērkam plauktu, ieliekam iekšā. Es vēlos pastāstīt par bērnistabu un vēl vienu neatņemamu sastāvdaļu, tie būs paklāji. Tieši bērnistabas modeļu paklājiem ir tas, ka viņiem apakšā jau ir gumija, līdz ar to viņi ir neslīdoši. Kāpēc vēl izvēlēties bērnistabā paklājas? Tas noteikti tāpēc, lai bērnam, kurš varbūt ir mazāks, viņam būtu forši spēlēties uz silta materiāla un arī viņš slāpē skaņu. Piemēram, mūsu gadījumā ir puika un meitene. Meitene spēlēsies viņu mazāk uz grīdu ar skaļām mantām, līdz ar to viņš slāpē skaņu un puika varētu netraucēt tik ļoti. Vai te ir kāds, ko tu jau esi noskatījusi? Man ļoti uzrunāja tieši šis skaistais rozā ar sirsniņām. Viņi ir no sintetiskiem materiāliem, bet viņi ir antialerģiski. Viņus var tīrīt ar mitru siltu lupatiņu, jo viņš ir no poliestera un viņš neuzsūc tos netīrumus. Nu labi, tad ņemam vienu ciet, vai ne? Jā, ņemsim šo skaisto sirsniņām. Forši. Nu ko, aižam? Braucam. Labi, klausies, nu man patīk tavs plāns. Es redzu, tātad paklājs mums ir, astoņkājs ir, aksesuāri lietas telpai arī ir. Tev vajag tikai tagad satikt Egitu. Jūs visu to liekat kopā, un mēs tiekamies tad, kad viss telpa būs gatava. Jā. Ja? Tā, man liekas, ka aizputu sanāk tajā virzienā. Dodam. Tad, lai izdodās. Čau! 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 Skapis, 2 gultas. Kur būs rakstām galds? Tur. Skaistā vietā pie loga, lai bērnam labi mācīties. Es nekādīgi nevarēju iztēloties, kā šajā telpā var ielikt 2 gultas, skapi, ar patīk daudz plaukts un vēl rakstām galdu. Saki, lūdzu, no kuras vietas tu sāki šo visu plānot? Pirmais, ko es sāku noteikti, bija tas, ka es gribēju saprast, kādu gultu. Man prioritāte bija mēģināt eksperimentēt ar 2 atsevišķām zonām. Tomēr ir 2 dažādi dzimumi un 2 dažādi vecumi. Es vēlējos, lai katram ir savs stūrītis. Es izvēlējos zilu un rozā, jo tās ir gan meitenīs, gan puika krāsa un savstarpēji ļoti labi izstāsta kopā. Un es vēlējos to telpu veidot vizuāli lielāk, tāpēc es izvēlējos horizontālu krāsojumu. Tā ir, ja? Jā. Tas vizuālais efekts, ko var panākt ar krāsojumu. Jā. Vai šīs te krāsas, kas tev jau ir uz sienām, tās tu kaut kā turpinās arī vēl kaut kur citur, vai tās ir šeit un tad vispārējais kaut kā? Jā, rozo toni es izvēlējos pamatojoties uz tepiķkrāsas, lai tas viss būtu vienots, līdz ar to arī būs gultsveņa rozā maliņa, būs skaists plediņš, būs spilvendrāniņš un arī, viss tiks ļoti saskaņots. Puikam tāpat es izvēlējos zilo krāsu, viņam būs arī gultsveļā zilais, arī plediņš, un līdz ar to, lai arī tas viņa stūrītis būtu pilnīgi komplekts. Ja būs tāds sadalījums. Jā, un tā doma bija arī tāda, ka mēs to istabu dalām tādās 2 pusītēs. Vēl es esmu ļoti pārsteigta. Šeit ir vieta, kur uzglabāt mantas. Tur ir atvērtās kastītes, tur ir slēgtie plaukti, atvērtie plaukti un skapis. Jā, mums ir 2 skapji, gan meitenei, gan puikam. Līdz ar to katram būs savu drēbīti savā pusītē, un viņas nemiksēsies kopā. Es vēlējos arī izveidot augšējo
mēbelīti ar durtiņām ciet, lai tur var glabāt sezonas lietas vai kaut kādas lietiņas, ko varbūt uzreiz nevajag, bet tai pašā laikā es izmantoju atvērtos plauktus pieejamām rotaļlietām. Gan puikam, gan meitenei apakšā ir arī mantu glabātuve. Puikam ir liela gulta, jau kā pilnā izmērā, te man šķiet pieaugušais var arī iet. Jā, 2 metru matracīts, jā. Savukārt meitiņai ir, ja nemaldos, tad šīs ir tās transformējumās. Jā, šī ir transformējuma gulta. Šobrīd viņa ir izklāta uz mazāko režīmiņu, bet mēs noteikti viņu pārplānosim nedaudz garāku uz vidējo, bet ir arī iespēja, ja nākotnē vēlēsies, ir arī šos 2 plauktiņus var noņemt, līdz ar to gulta iznesīs pilnīgi 2 metrus. Tad līdz ar to gulta aug līdz meitenei. Tu esi jau uzreiz paredzējusi, ka šī te niša, kas ir tieši līdz skapim, ir tā, lai tu pilnībā to gultu varat izvilkt. Jā. Ļoti tālredzīgi. Jā. Kamēr Sintija un Egita veido jaunu dizainu bērnistabā, mums šeit izveidojusies ir diezgan liela nekārtība šeit pat IKEA veikalā, kuru mums palīdzēs sakopt, satīrīt Francis, čau! Čau! Un Rebeka, čau! 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 Nu, cik bieži jums ir šāda te nekārtība jūsu istabās? Rebeka, ko? Gadās dažreiz nekārtība, ja? Un tad liek sakrāmēt, ja? Reizēm arī saka, ātri, vai ne? Jā. Jā. Kā tev ar to tīrību tavā istabā? Man gandrīz katru dienu. Katru dienu? Tu bezmaz vai lepojies ar to? Jā. Nu, uzdevums jums ir vienkārši mīkstās mantiņas, apakšējos plauktos, visi zīmulīši, klucīši, pārējās lietas augšā. Ja? Tas, kurš pirmais sakops to savu zonu, tas arī būs uzvarētājs. Vai esat gatavi? Jā. Jā. Nu tad 3, 2, 1, satīrām visu. Aiziet. Nu tā, Rebeka sāk ar zīmulīšiem. Ļoti labi. Jā, aši cik nu var tajās rokās paņemt, bet nu zīmulīši tie ir pirmie. Francis arī līdzīgi dara. Nu, laikam tas ir kaut kā tāda zināma stratēģija. Un Rebeka ir aizgājis, ja Rebeka jau mantas vāc kopā. Paskaties, Francis neatpaliek, lielie lāči, mazie lāči, viss iet apakšā. Mums ir paši finiša taisne, labi. Vai vēl kaut kas ir palicis? Stop! Un mums Francis ir uzvarētājs. Es tevi apsveicu. Tas pavisam nedaudz. Rebeka, es tevi arī apsveicu. Noteikti jums balviņas. Cik tev ir brāļi un māsas? 1 brālis un 1 māsa. 1 brālis, 1 māsa, tu un vecāki. 1, 2, 3, 4, 5. Tas ir lūdzu tev. 1, 2, un cik tev ir brāļi māsas? Man ir 1 māsa. 1 māsa. Nu, un tad vēl, protams, vecāki. Lūdzu, tas ir tev. Paldies. Apsveicu. Bet tagad mēs atgriežamies pie mūsu dāmām un tad nu lūkosim, kā viņām klājas ar kārtību telpā. Tā kā šīs sezonas tāda galvenā tēma raidījumā mums ir par miegu. Šī ir ļoti pateicīga telpa. Tad ir 2 gultas, un mēs vēl pie tam varam parunāt par bērnu miegu. Bērnam ļoti svarīgi tad ir gulta kā tāda, tad matrači, segas un spilveni, bet es arī varu ieteikt izvēlēties gultsveļu, kas ir pret alerģiju, dabīgām krāsvielām. Vēl ir ļoti svarīgi labam miegam. Bērnistabā ir nakts apgaismojums, lai bērnam nebūtu bail, kad vecāks izslēdz gaismu un aiziet projām. Mums būs lampiņa, kurā vairs regulēt gaismas stiprumu. Mums arī būs ļoti jauks skaists skaķītis, tepat uz plauktiņa. Viņam būs maināms siltais un vēsais apgaismojums. Tā varētu būt tā nakts gaismiņa, kur mēs neslēdz ārā, tā lai drošāk gulēt. Ko es vēl gribēju minēt par labu miegu? Bērniem tas noteikti ir mīļmantiņa, kur mēs droši varam ņemt blakus gultiņā. Viņai ir bērniem droši, bērns neko viņai nevar noņemt un aizrīties. Un mīļmantiņa veicina drošu miegu un drošības sajūtu. Nu, galdu, es saprotu, ir mazliet sarežģītāk saskrūvēt. Tur es tev nepalīdzēšu. Šeit mēs esam tikuši galā. Viss? Nē, man vēl pietrūkst daži aksesuāri. Aizbrauksim uz Liepājas IKEA veikalu pakaļ.
Sintī, manuprāt, šī istaba varēs kalpot kā tāds paraugs tiem, kam ir puika meitene, tiem, kam ir maza telpa, un kā to telpu var iekārtot tā, lai izskatās, šobrīd izskatās plašāk nekā tas bija pirms tam. Telpa izstāsta plašāka, tāpēc, ka es izmantoju gaišas krāsas, kā arī telpas plašumu veido horizontālās līnijas, kuras es ietvēru gan puiku zonā, gan meiteņu zonā. Un kas tev pašai šajā telpā patīk visvairāk? Pašai ļoti patīk, kad meitenei būs savs stūrītis, kur viņa netraucēti spēlēsies un lielais brālis varēs mierīgi atpūsties. Jā, un es gribu arī pievērst uzmanību tam, cik daudz šeit ir vietas mantu uzglabāšanai. Jā, labāk. Tik mazā telpā. Kā tev šķiet, viss tā kā šeit ir pabeigts, mēs visi esam sakārtojuši. Jā, viss ir izdarīts. Jā, man liekas, ka ir lieliski. Nu, super, tad mēs varam iet sagaidīt Kristu. Jā. Ai, tā diena ir klāta. Mēs esam ieradušies, mēs noteikti esam ļoti, ļoti satraukti. Kā jūs jūtaties šajā brīdī? Viss ir gatavs? Istaba ir skaista. Jā, Sintī ir izdarījis fantastisku darbu. Tas būs paraugs visai Latvijai, kuram ir līdzīgas istabas. Es jau tā kā garantēju. Vai tu esi gatavs ieraudzīt tavu jauno istabu? Būsi mīļš pret māsu? Savu jauno istabu. Jā. Labi, draugi. Nu tad lūdzu dodieties apskatīt jauno bērnistabu. Ejam skatīties istabu. Ejiet. Cik pasties. Ļoti liels pārsteigums. Bija 2 gultas, tā kā gribējām. Tā kā gribējām, jā. Kāda man lampiņa? Kaķis. Kaķis lampiņa? Man vislabāk patīk tā mantu nolikšanas, uzglabāšanas iespēja, kas tur ir. Un Laumas, reku tavas kleitiņas varēsim sakarināt. Redzi, smuki. Katram tagad ir savs drēbju skapis, savas atvilknes. Katrs varēs likt savā vietā savas mantas. Platība uz zemes īstenībā, man liekas, mainījusies. Tas plašums no zūdas liekas, varbūt, ka viņš ir plašāk tikai palikusi. Šī ir tagad mūsu smukākā istaba. Jā. Jā, lūdzu. Es dzirdēju smukākā istaba. Jā, šī ir smukākā istaba. Kas tev patīk, Kārlis, šajā istabā? Viss. Viss? Super, Sintī. Jā, ir ļoti skaisti. Dizaineri ir ļoti labi tikusi galā. Viņi ņem vērā visas mūsu vēlmes, un tas ir arī realizēts dzīvē. Es joprojām neticu, ka tas ir realizējies. Es esmu ļoti priecīga, jā. Nu, to es saprotu, tā ir lūk bērnu istaba. Un uzreiz es redzu, kura zona ir kuram. Klaus, Sintī, kā tev šķiet? Viss sanāca? Man liekas, ka ļoti lieliski. Man ļoti patīk. Man patīk, kad ir uzreiz var pateikt, kur ir puiku zona, kur ir meiteņu zona. Tas bija tas primārais, ko es vēlējos panākt. Tiešām, malāc. Viss ir sanācis brīnišķīgi, un es domāju, ka arī bērni to visu novērtēs. Tagad atliek vien saskaitīt visas tabuliņas, vai budžetā iekļāvāties, jā, un es domāju, ka arī ģimenei noteikti interesēs saprast to, cik tad izmaksāja visas šīs pārmaiņas. Jā, var šoreiz es varētu viņam aploksnīt. Jā. Tu aploksnī? Jā, drīkst. Tu gribi? Jā, ļoti gribētu. Mums ir jāparunā par naudas lietām. Vai jūs varat uzminēt, kāds bija šo pārvērtību budžets? Nu, es domāju, kaut kas ap 3000. Nu, es dotu vairāk. 3,5. Varbūt 4. Ļoti precīzi. Pēc kā uzminēja. Es esmu pārsteigta, ka pat tādu budžetu var uztaisīt tādu istabu. Ja es iepriekš vēl šaubījos un teicu to, ka, brālim un māsai sadzīvot vienā istabā ir neiespējami, tad tagad pēc redzētā visa risinājuma un iekārtojuma, es domāju, es uzzvanīšu māsai. Halo, Katrīna? Mūsu galvenā varona
ir pieteikusi raidījumā hobiju telpu. Ļoti interesanti. Šajā telpā katra mēbele dzīvo savu dzīvi. Šeit būs tā kā darba zona, vai ne? Skaisti, ne? Ļoti. Jā. Krāsu pat nepamanīju. Vienās pastījos, wow.